Ko jūs esat izdarījuši atkal abi divi? Mēs esam kaut ko nopirkuši, un tas ir kaut kas īpašs. Pa kura budžeta jūs nopirkāt? Mēs par to budžetu, kas mums nav. Kāpēc ar mani nekas netiks sarunāts? Tā kā atceries, mums bija tā doma sataisīt savas mašīnas, par to arī budžetu arī mēs nopirkām. Bija labs deals, 25 000, nevarēja neņemt. Sev tev ir idejas, kas ir? Kas varētu būt 25 būt? Žurka? Sterila žurka? Jauns projekts? Ko jūs sobīt? Ja godīgi, viņš ir gatavs projekts. Tagad tur nav vairs nekas jādara. Kāpēc jūs nopirkāt gatavu projektu? Tāpēc, ka tā ir interesantāk, vai ne? Nu, YouTube'ā baigais kontents sanāk. Mēs gribējām, mums ir vairāk tas smalkais stils. Mums ir tas smalkais vienmēr stils. Mēs gribējām kaut ko bišķi rough. Kas ir rough? Jūs nopirkāt ņivu? Mēs atbraucām. Jo kādos džungļos mēs esam. Mēs esam atbraukuši vecīt. Uz kurien? Tu tūlīt redzēsi brīnums. Sniedz roku, dai. Viņš jau neredz. Vienkārši šeit. Uz kurien man iet? Es esmu gatavs. Kas pa prīkolu? Paga. Sievai tā kā rāda. No sākuma, man jautājums, cik maksāja projekts? Cik naudas tika iztērēts? Mēs labāk par to nerunājam. Jā, tas ir tā kā dažkārt laulībā arī, tad, kad Džeki, daudz lietas Slovāks ielē neuzvar. Tā nav naudas. Dzirdi? Kas tas pa tanku ir? Ew! Kāpēc tik skaļi? Dzirdi? Kas pa G-Wagon kaut kāds bez izpūtē? Kāpēc viņš tik monstrīgi izklausās? Ew! Kas tas tāds ir? Ko tu dzirdi? Man dzirdi V8, 4,4 litri, 115 zirgspēki. Es dzirdu lielu motoru, es dzirdu smagās mašīnas motoru. Ko jūs nopirkāt? Kāpēc mums ir smagā mašīna? Man tagad vajag uzminēt, kas tā ir par mašīnu? Jā, uzmini. Kā es zinu? Ew! Ja godīgi izklausās pēc labas mašīnas. Urus. Lamborghini Urus. Lūdzu sakiet, ka tas ir Urus. Lūdzu sakiet, ka tas ir Urus. No, 3, 2, 1. Kas tas tāds ir? Māja uz riteņiem! Mums ir jauna garāža! Kas ir tas tāds? Tev sapņi piepildījās, mēs tev nopirkām tavu mīļāko mašīnu. Kāpēc jūs nopirkāt šo mašīnu? Ko mēs viņu darīsim tālāk? Viņš nāca ar viņu līdz, tas bija rētāks. Mums ir 3 saplīsušas mašīnas, un mums vajag ar kaut ko mēs vilksim viņu šur tur. Gaz 66, jeb tā saucamā Šišig, ir daudziem zināms Padomju Savienības armijas kravas auto. To ražoja starp 1964 un 1999 gadu un kopā saražoja ap 1 miljonu vienību. Šišigai kopumā bija vesels 27 modifikācijas dažādos variantos ar visdažādākajām virsbūvēm. Ar tiešo 4x4 piedziņu un 115 zirgspēkiem šī mašīna tika ražota kā visurgājies, lai varētu pārvietoties apgrūtinātos apstākļos. Un ar 4 robiem tās maksimālais ātrums sasniedz 9 km/h, kas nav baigi daudz, un pēdējā versija tika izlaista ar 123 zirgspēku turbo dīzeļu motoru. Paga, es gribu pamēģināt iesaistīt. Pirmkārt, kā vispār viņā sēžās iekšā? Uzkāp teķipa? Nesasmērē tikai. Ērti? Atgādīja man golfu, ja godīgi. Viss tikpat vienkārši. Tu domā pēc salona atgādina golfu? Ej, tu nos! Viņš jātaup degvielu. Atpazīšu šo zvēru sekundi. Es cenšos saprast, ko mēs ar viņu iesāksim tagad. Kāds ir plāns, ko mēs darām? Reka, pavisam vienkārši. Tagad mums ir skatītāji, ko mēs varētu ar to izdarīt? Ko skatītāji dara? Sponsori. Kas ir šitās durvis? Kā izkrīt? Šitā ir tā kā māja iekšā, vai kas tāds ir? Lūdzu. Kurai mašīnai vēl ir kāpnes, lai tiktu? Šis nav bagāžnieks. Šis ir kā kojās, principā, atpakaļ. Kojās? Šis ir atpakaļ kojās. Tāds paši ērtības cieta gulta. Pirtiņa. Pirtiņa, baņu.
Es iedomājos, Uzmet uz akmeņiem augstu. Nē, mēs piebraucam reku pie ezeriņa un reku burtiski uzreiz lec iekšā. Nu, pasties, cik krūti. Tev, bet īstenībā Cik tu esi garš, kad 1,20 m? 3 gults, katram pa vienai. Sagāja. Labi, es gribu paturēt šo mašīnu. Man patīk. Tomēr, jā? Tev nav jāpatur, tu jau viņu turi. Šitie ķipra aizskariņi. Jā. Privātumam. Viss taču vajag tā. Grodziņi, kā 15. trolejbusā. Maldab. Bet tīri ērti vispār. Mīksts. Mēs jau pirkām tikai šo ērtumam. Nē, es tā redzu. 5 zvaigžņu. Es nespēju stādīt priekšā, cik šis vispār maksā. Es jau to pateicu, 25 000. Es varēju nopirkt. Šis var būt tavs tikai par 21,99. 9. Zvani, numurs apakšā. Jā, vai sorry, mēs Te ir tā kā toču kojas, nu. Lai uzlādēt telefonu. Jā. Droši. Augsts paliek, silītājs. Jā, video, ne? Tad ir. Tieši uz mani izmēru. Tad ir jau praktiski vispār nav jālies. Man izstāsta, ka Viktors ir sajūsma. Tu izstāsti, ka esi priecīgs. Man liekas, ka tu esi Es nezinu, ko domāt. Mēs varam viņu kaut kur uzbraukt augšā, varbūt? Ja vien būtu kaut kur, kur mēs varētu uzbraukt. Kāda sagadīja, Filip? Mums ir kalns blakus. Es pat nezinu, kas ir otrā pusē. Uzzinās, tagad uzbrauksim. Mūsu plāns tagad būtu dabūt apskatīt motoru, jo mēs dzirdējām, ka viņam ir V8 motors 4,4 litri, 115 zirgspēku. Uz tehniskās pašas 4,25. Kurš gribās redzēt to motoru? Jo skanēja labi, vai ne? Skanēja riktīgi labi. Mums vajadzētu tagad izdomāt, kā šo atvērt. Jāaiziet 3 procesiem cauri, lai varētu atvērt motoru telpu. Mēs gribam apskatīties, kāds tas motors izskatās, tie V8. Un pirmais instinkts, tā kā caur priekšu skatīties, pamēģināsim paskatīsies, kas tur darās, būs labi, nebūs labi, te jau redzēs. Nē, kā, tā kā bembītim. Pasties, rekur, atājas vaļā durtiņas, rekur, kloķītis, paver vaļā. Un tagad taisa vaļā motoru. Lodzo! Kur ir? Viss, ko jums vajadzēs. Kas tur iekšā? Tur ir V8. Nu jā. V1 korķīts. Nē, es redzēju ķipā Googlē, kad šis viss tā kā smagajiem vienkārši apgāžās. Lai atvērtu kuzavu, viņš ir, možda tur iekšā jātāķē, es tūlīt tās apstīšos. Tad svarīga lieta ir tas, ka šis auto bija domāts, lai viens cilvēks varētu viņu apkalpot un tad tikt ar viņu galā, jo tomēr kara auto un tas viens cilvēks netiek iekšā. Un kara laikā tas bija ļoti svarīgi, ka tu varēji ļoti ātri viens pats visu izdarīt un to nebija jāņemās kaut ko. Kaut ko izpīpē? Jā, te ir kloķis. Ok, viens no 3 ir atrisināts. Ko tu izdarīji? Šis ir escape rooms tāds sajūta. Kad mums vajag atrisināt vēl 2 mīkli. Es paņēmu šo te, attaisīju vaļā. Jāņem iža neko. Emīl? Es zinu, kas jādara. Ņemies. Padomā. Es arī pastīšos. Te noteikti nekas nenotiek no priekšas. Ārā vai iekšā? Vairs vēl nebūs. Viens, ko es varu pateikt. Šis nav šeit... Jādomā ārpus kastes. Jādomā ārpus kuzavas. Ārpus kuzavu jādomā. Nē. Man liekas, ka viens tas, ko tu aizmirs, šis neatšķirās vairs no parastā auto. Un parastam auto, kāpēc pasažieru pusē var kaut ko attaisīt? Viss skaidrs, viss ir šoferu pusē. Filip, es tev jau no sākuma teicu, ka viss ir šoferu pusē. Šis kloķis, tas būs noteikti 3. posms. Es nezinu, stūri viņi gan jau var palikt pārējiem. Jāpaliek. Kā, reku, viss pārskatīs, stūri nolauzīs. Sēdekļi izskatīs pa priekšējo logu un... Iesēdies iekšā, Filip, un mēs pacelsim. Jūs tā kā palīdzēsiet to? 2. Salā. Es zināju. Šis ir tas skaistuls B8. 120 zirga spēki. Kāda jauda. Tas arī viss. Baigi. Karburātoru motors, jā, protams, visam. Viktors tik ļoti labi šitos pazīst. Jā, reku ātrumkloķi ir, viss iznāk ārā no kuzava. Cik agrāk viss bija vienkārši. Lai tik pie motora, tev vienkārši viss kuzavs ir jāapceļ augšā. Tur jau tā lieta. Mēs čakarējam ar golfu kaut ko tur.
Varēja vienkārši kuzavu nocelt nost un izņemt motoru ārā. Filips ir tik ļoti pārliecināts savās spējās, viņš ir tik labs autovadītājs, viņš tic, ka viņš jebko varēs braukt, ja? Man visiem vīriešiem, man liekas, tas ir normāli, ja? Bet davai challenge, Filips saka... Es saku, man vajadzēs 2 minūtes, lai to mašīnu nekad neesmu iedarbinājis, nekad neesmu mēģinājis, nav nejausmas vispār kā tur, kas strādā. Es 2 minūtēs viņu dabūšu pāršai līnijai. Viņi atrod stūru un viņš atbrauks līdz šejienei. Nekad neesmu to darījis, nekad neesmu viņu darbinājis, es neko nezinu vispār, kas tur Emīl, viņš pārāk daudz runā, uzņem laiku, aiziet. 3, 2, 1. Aiziet, laiks aiziet, Filips skrien. Man interesē, ko viņš darīs. Ko viņš instant darīs, ar ko viņš sāk? Savu rīcības plānu. Pirmais solis ir, iedarbināts ir, jā, ok. Es taču nezinu, te ir 20 kloti. Es pieļauju domu, ka viņu vajadzētu uz pirmo ātrumu tā kā normālā mašīnā ielikt. Un mums laiks cik ir? Jā, 1 minūte pagājis jau, jā. Nu, vici! 1 minūte! Šeit ir ļoti liela specifika. Šeit ir ļoti liela specifika. Ātrumkārba ir aiz muguras gandrīz vai, tā kā jūs redzējāt pēc tam, tā kā. Nu? Atkal noslāpa. Mūsu laiks, kur mums ir? Minūte 30. Tu ir būs. Man liekas. Minūte 50! Bija palikuši tieši 8 sekundes, un viņš izdarīja. Nogan iespējīgi, tieši pēdējās sekundēs. Labs. Teici, ka es varēšu iebraukt. Es zināju! Viktors, cik laika tev liekas? Es darīšu tā kā Filips, es sākumā ielikšu ātrumā, pēc tam iedarbināšu. Jā, no sākuma atradīs ātrumā. Pirmais ātrums. Džekam ir gols, viņš vienkārši zina. Jā, es zinu, ka tur bišķi rafi jāiet. Pieredzīt. Ko teici? Kā man patīk šitā mašīna? Zini kā? Es teikšu tā, gandrīz tas pats, kas ar golu braukt. Vienīgā atšķirība, ka ātrumkods ir aizmugurē, nevis priekšā. Bet viss ir tikpat smagi un pedāls arī jāceļ augšā ar šitā. Tagad, ko mēs pamēģināsim, kā jūs zināt, šī ir 4x4 mašīna, būvēta, lai iet visur gājējs. Mūsu priekšā ir diezgan iespaidīgs pauguriņš, kur mēs centīsimies uzbraukt augšā, vai tiešām šī mašīna ir visur gājējs. Un pēc tā secinājuma mēs izdomāsim, vai mēs pērkam vai nepērkam, vai ne? Jā. Ja tiešām jums patīk tas viss sākumiņš ar šo mašīnu un tās emocijas, tad jums ir iespēja varbūt tās nospriest riktīgi daudz savu laiku un visādus komentārus labi sarakstīt, un mēs izbrauksim ar šito riktīgi offroadā. No tā, riktīgi, tā, ka šitien ir dubļi, šitien beidzas. Jūtu, kā man gar pirkstiem tā, ka benzīns. Jādzēt pareizā dziesmam jau. Man saujā benzīns. Nezinu? Ne? Man saujā benzīns. Un nevar bīdīt sēdeklī, var šaut, man saujā. Tu arī nezini. Es tik tādi iesāc. 2 bākas katrā pusē. Abas 2 pa 105 litri. Iekšā ir foršs dačiks, tu spēd podziņš, kā redz vienā cik tilpums, cik kvadrāt tilpums. Var pārslēgties ar bākām ar atsevišķu slēdzi. Jā, šis nav braukija aparāts, jā. Nu labi, patiesības mirklis. Būs augšā kalnā vai nebūs? Nebūs, nav tāda varianta vispār. Jā, tas bija sajūts, ko Iekšā sēžot nav patīkami. Ja tev likās interesanti, Un ja grib redzēt vēl kaut ko, bišķi vairāk šito. nospēj laiku un iekomentē, ko tu vēl gribētu redzēt ar šo mašīnu.